Lielie darbi ir iesākušies. Pagājušā gada Opelīts mums ir nomainīts pret Das Auto Volkswagen. Ielas mašīnīte jāpārtājas kārtīgi gonkām. Jāgāžī pilnā ručkā, tamdēļ arī viss ir jāpārtājas. Taisīsim iekšā drošības karkas. Par cik mums sacensības ir ļoti tuvu 9. maijā. Tad taisīsim mašīnu pa kārtām. Pirmajā kārtā, lai palaistu tagad pašu nepieciešamāko. Un tad jau skatīsimies, jo mūžīgā pārbūve, es domāju, ka nekad nebeigsies. Skatīsimies atkarībā no apstākļiem. Mašīna mums ir melna un nolēmām pamatkrāsu nemainīt, bet mākslinieks pieliks savu roku un talantu, lai viņu apzīmētu un personalizētu. Ko? Sezona var sēkties. Pirmais šīs sezonas starts. Tagad skatīsimies, ko mūsu jaunā mašīnīte var. Tā pārtiekamies trasē. Pirmais brauciens ir nobraukts, bet pagaidām nevar nekādīgi pierast pie mašīnas gabarītiem, jo tomēr ar viņu ir nobraukt pa šosei 60 km. Bet es domāju, otrais, trešais brauciens būs daudz labāks un gan jau piešausimies, jo šodien mums ir tiešām tāds treniņš un gatavojamies cītīgi karos minirālijā. Oh, jā! Reizes iegās trasē. Tas bija galvenais tests, lai viņi nobrauc no sākuma līdz beigām, ko viņi praktiski izdarīja. Un tālāk jāpilnveido, jāskrūvē, jāvīlē un jāmecina. Kaut kā tā. Pirmās gongas kopsavilkums varēja būt labāk. Pietrūka tikai pussekundīt līdz piedestālam kopvērtējumā. Kaut kas sanāca, kaut kas nesanāca, bet no kļūdām mācīsimies un turpināsim augt. Gonka ir beigusies un gribu jūs iepazīstināt ar mūsu jauno mehāniķi Kristu. Un Kristus tālāk pastāstīs, principā, ko es esmu sačakarējis trasītē un kas mums ir jāuzlabo. Pēc pēdējās gonkas ir daudz kas jāsatais un daudz kas jāuzlabo. Sāksim ar to. Motorā ir atrastā noplūde, kura ietekmē nedaudz jaudu. Vēl šis tas, kas ir ritošajā. Uz nākamajām gonkām mums būs sporta stūre, drošības karkas, sporta amortizatori, polija bukses, antispārns, izplūde jauna,
to būs patīkamāk skaņa. Pēc nākamajām gonkām skatīsimies, kā būs tālāk, ko Raits sačakarēs, un tad domāsim par nākamajiem uzlabojumiem. Sekojiet Live Red Lions un piedalieties mūsu piedzīvojumā kopā ar mums.